Otrs bieži uzdots jautājums. To man arī Facebookā, Instagramā, visu kaut kur raksta. Ir arī hateri, starp citu, parādījušies, kuriem es reāli, laikam, nezinu, nēst prasu. Kāpēc tev to vajag? Kāpēc tu māci un tērē savu laiku? Tie ir neticīgie cilvēki, ja? Ja varētu vienkārši treidot, taisnība. Es to arī darīju līdz 2022. gada vidum. 2 iemesli. Pirmais iemesls – man patīk. Es kaifoju no tā, ka es veidoju sev apkārt savu community, savu komūnu. Es varu dot savu zināšanas, un man vienmēr ir bijis tas aicinājums. Un esmu pastāvīgā komunikācijā ar cilvēkiem. Čatā, kur jūs nesat vai esat MN Trade Pro čatā, tur jau ir 1700 cilvēki, kam interesē tradings. Un man vēl ir privātas dažādas grupas, kur mēs esam sadalījušies mazākās grupiņās, studentu grupas un VIP čati, un kur ir tā komunikācija vēl foršāka. Ja? Mēs tur sazvanamies un pļāpājam. Jo, ja tu treido daudzus gadus, tu esi viens pats ar savu datoru, katru dienu, visu laiku, un ja tu esi ekstraverts cilvēks, tu no vientulības ar datoru nogurst, un esmu ekstraverts, man patīk, es visu savu dzīvi ar startupiem nodarbojos, ja, uzstājies, prezentējies un tā tālāk. Es bez tā nevaru, es nogurstu, tikai sēdēt, skatīties monitorā, meklēt grafikus. Un otrs, protams, tas ir arī papildus biznesa sfērā, kurā es esmu eksperts, kur es pārzinu, ja, un kāpēc, lai es esot eksperts un zinot, ka tas, ko es varu iemācīt, ir ritīgi cool un ritīgi labs, nevarētu uztaisīt vēl ar to arī papildus, protams, biznesu. Ja? Bet, kā es minēju, šis biznes, protams, arī nav nekāds grandios liels, tīpaši Latvijā, jo Latvija ļoti maz valsts un mums šo cilvēku nav pārāk daudz. Tā kā drīzāk tas tāds hobby pasākums. Un jautājums uzdošu jums. Kāpēc pēc visu tā, ko jūs dzirdējāt, tikai retais ir veiksmīgs traders? Vai jūs varat atbildēt šo jautājumu?